Esi sveicināts februārī. Paskatoties uz Siguldas kalnas trasi, nākas secināt, pasaule ir apgriezusies otrādāk, vai gluži vienkārši tuk, pavasaris ir jau klāt. Tieši tādēļ vairāk viesosimies telpu sporta veidos, bet neaizmirsīsim, Latvijas jaunatnes olimpiāde ir jau klāt, bet par to raidījumā. Latvija ir 5. spēcīgākā hokeja komanda pasaulē. Mums ir 9. spēcīgākais junioru spēlētājs, un mēs rīkosim Eiropas čempionātu hokejā, galda hokejā, bet vispirms noskaidrosim labākos Latvijā. Rubrikā Kas lācītim vēderā ielūkosimies badmintona spēles noslēpumos. Viss, kas tev jāzina par izturību, ātrumu un precizitāti. Gada svarīgākais notikums jauniešu sporta dzīvē – Latvijas ziemas olimpiāde. Mēs noskaidrojām pirmos čempionus kamaniņu sportā. Vēl 6 sporta veidi gaida savukārt uz sniega segas. Red Bull Crashed Ice atgriežas savā dzimtenē Kanādā. Piesprādzējies, un mēs turpināsim. Latvieši un hokejs – divi ļoti savienojami jēdzieni. Spēlējam gan ziemā, gan vasarā un it visur. Arī šeit Latvijas galda hokeja čempionātā. Galda hokejs Latvijā var lepoties ar 5. spēcīgāko komandu pasaulē. Turklāt ar pasaules reitingu punktu guvušajiem spēlētājiem 6000 sportistu vidū 740 ir mūsu zemes. Varens skaitlis. Turklāt savu meistarību viņi kaldina ne jau tumšos kaktos vai istabu stūros, bet gan Latvijas čempionātā. Skaidrības labad galda hokeja noteikumi ir nedaudz atšķirīgi no mums tik zināmā ledus hokeja. Šeit spēles laiks ir 5 minūtes un spēlētāju maiņas nenotiek. Ledus mašīna arī neslauka laukumu, tomēr daudzas lietas ir diezgan līdzīgas lielajam hokejam. Zonas mums nedarbojās, bet mums ir daži savādāk noteikumi. Tāpat kā īstajā hokejā, pieņemsim, mums ir iemetiens pēc kadriem gūtajiem vārtiem. Šeit mēs vienkārši tiek pacelt apmēram spēlētāja augstumā ripa un tiek iemesta. Un abi spēlētāji sāk spēlēt. Goli arī netiek ieskaitīti uzreiz pēc metiena, ja tie tiek gūti 3 sekundžu laikā. Piemēram, ja es šī brīdī tagad iemetīšu ripu un iegrūdīšu viņu vārtos, tad vārti netiks skaitīti. Kā arī jābūt ir piespēlēji kādam no citiem spēlētājiem, izņemot 2 centra spēlētājiem vai bortam, lai varētu gūt vārtus. 2 minūtes par ko var dabūt? 2 minūtes nevar dabūt, var dabūt pilnīgi diskvalifikāciju no turnīra. Par nesportu Kad ir diskābels? Dažādās ir tādi, kuriem nagniez un ripas gribās paņemt un tādus. Ir tādi, ir vēl mums citi noteikumi, kā tur, piemēram, laika vilcināšana, varbūt tā spēle netiek ieskaitīta, vai ko arī tiesneši šī brīdī izlēma. Es kaut ko par taktiskajiem variantiem, jo visi, kur mēs šodien apjautājāmies, teica, ka galvenais ir taktika un kaut kādu tur sazīmēt līdzīgi kā lielajā hokejā. Jā, taktika ir ļoti svarīga, jo taktika, piemēram, mēs varam spēlēt, ja mēs spēlējam uz kombinācijām, taktika ir ļoti svarīga. Jāceņš izprovocēt pretinieku spēlētājs ar uz dažādām maņkustībām. Ja, piemēram, pretinieks stāv ar aizsargu šeit, man viņš ir jāpaspēj. Es varu izlēmt, es varu viņam mest šeit pa taisno, es varu mest viņam censties padot no aizmugurs uz centru un tad grūst vārtos, es varu censties apiet. Tas ir kaut vai, tas ir primitīvākie tādi gājieni no labā uzbrucēja. No kreisā uzbrucēja tieši tas pats ir. Kā ir ar vārtsargiem? Ir tā kā mūris, vai šajā sporta veidā tas ir nedaudz savādāk? Šeit ir vārtsargs ir ļoti uz reakciju arī, jo jāprot ir gan vārtsargs tieši centrā nolikt, gan arī, kad nāk 1-pret-1 izgājienu, jācenšās arī viņš ātri paraut, ja tiek kombinācija mesta. Arī no vārtsarga ļoti daudz kas atkarīgs, jo arī ripa var kaut kā lēkāt, kaut kur atsisties, un ja tu atsistos to ripu lēkājošo, tad tu esi izglābis savus vārdus un varbūt arī spēli daļ tā uzvarējis. Tad pats galvenais jautājums, ko es no jums gribu dabūt. Mēs skaidri zinām, ka NHL ir miljoni. Kā ir ar šito sporta veidu pasaules līgā? Ir tādu vispār, un
Kā tur ar to piķīti ir? Var nopelnīt, nevar? Nu, tie, kuri pirmie, tie var nopelnīt. Piemēram, mums Maskavā bija 10 000 eiro pirmajā vietā. 10 000. Bet tas, laikam, tomēr ir tāds lielākais, jo Latvijā mums ir kaut kāds balvas, bet šeit tas nav vairāk uz naudu, bet gan uz prieku. 6. Latvijas junioru čempionātā pie galdiem stājās 49 dalībnieki, kuri tika sadalīti 3 grupās pēc savu spēju līmeņiem. Protams, pirmajā tie, kuri ir meistarīgāki, otrajā tie, kuri gatavojas kļūt par pirmās grupas dalībniekiem, bet trešajā sacentās jaunākie censoņi. Taču pa vidu visiem bija arī meitenes. Vai vispār var salīdzināt ledus hokeju, ko mēs redzam mūsu izlases spēlēs, un te kaut kādus taktiskos zīmējumus tu arī paņemt tur? Īstenībā ļoti līdzīgi ir, jo kombinācijas no vienas puses sist, padot centram un iekšā trāpīt. Ļoti līdzīgi tiešām. Kā notiek treniņi? Jūs ejat uz svaru zāli, ko jūs darat? Jūs tur presi kačājat, jebko? Mājās nopērk galdu hokeju un tad mājās trenējas. Un ir arī klubi, kuros treneri ir un tad aiziet uz treniņiem un trenējas. Latvijas labākie savas spējas noskaidro ne tikai savā starpā, bet arī starptautiskajos mačos. Jau šajā nedēļas nogalē mūsu labākie sportisti dosies uz Zviedrijas pilsētu Göteborgu, kur notiks pasaules tūres posms. Bet jau vasarā Rīgā labākie no mūsu kontinenta sabrauks vienkopus, lai sacenstos Eiropas čempionātā. Kas bija tavā spēlē galvenais, kas tev izšķīra to pirmo vietu? Uzbrukums, aizsardzība, ja tiešām tas vārdsargs? It kā jau aizsardzība. Un uzbrukums arī daļēji. Un cik ilgi trenējies Latvijas čempionātam? Dažas dienas tur. Tāda taktika un uzvaras recepte bija 3. līgas čempiņam Edgaram Vītolam. 2. līgas uzvarētājs Kristaps Ziemels, nedaudz kļūdoties turnīra sākumā, beigās nodemonstrējot izturību un izmantojot sava uzticamā trenera padomus, triumfēja 2. līgā. Kas sanāca, kas nesanāca? Apakšgrupās nesanāca spēles. Ļoti daudz zaudējumu bija. Kā pretinieki pārsteidz, nepārsteidz, bija viegli, bija grūti? Daļēji, gan grūti, gan viegli. 1. līgā aizvadot vispirms apļa sistēmas mačus, bet tad play-off spēlēs tiekoties labākajiem 8 spēlētājiem. Gala rezultātā čempionu godā tika Artūrs Veščinis. Viņš fināla sērijā ar 3-1 pārspēja Didzi Ziemeli, bet 3. vietā palika vēl viens izlases dalībnieks Kārlis Balodis. Ja arī tev ir interesi par galdu hokeju spēlēšanu, droši piesakies, jo nākamās sacensības ir Latvijas kausa jau 16. februārī Rīgā. Vairāk informācijas atradīsi te galdahokejs.lv.